Čau, ir 13. janvāris, 8:41, un es mašīnā braucu mājās. Jā, šodien es gribēju mazliet ilgāk pastrādāt, bet sanāca vēl vilcienu nokavēt, tāpēc, dabūju vēl mazliet pastrādāt. Jā, bet kopumā tagad mēs esam, tā kā sākam jau mazliet ieskrieties. Uz doto brīdi uzņēmumam ir 8 klienti. 8 klienti tie, kas veikuši apmaksu, kas ir ļoti, tā kā esmu tik priecīgs par to, tiešām esmu nenormāli priecīgs un pateicīgs visiem klientiem, jo es reāli biju domājis, ka janvārs sāksies, pa nulēm, ka janvāra beigās var būt kāds klients tikai parādīsies, kas apmaksās, bet ne, tā nav, esmu veiksminieks. Un, jā, protams, ir cerība uz vēl pāris klientiem, janvārī dabūt vēl pāris klientus, un tad jau varēsim februārī vairāk ieskrieties un sākt vairāk attīstīties. Vairāk darbinieku, lielāka komanda, vairāk varēsim izdarīt. Šobrīd mēs ejam mēs esam tā kā mazāk šobrīd, bet kvalitatīvi daram, un kas ir ļoti labi. Tas, kā klients, tad, kad ir jau kāds klients ir tā kā negribēja ar mums, bet gribēja tur, kur viņam daudz lētāk piedāvāja, bet nepagāja pa 3 dienas, kad klients saprata, tā kā lētumam arī ir sava cena un tā ir atbildība, un ja to piedāvā lētāk, tad tur noteikti nav kaut kas tīrs, un tā ir. Ļoti labi TikTok strādā, no TikTok daudz piesakās, kas ir forši. Un, jā, mazliet grūtāk ir ar to heitu, kas tagad parādās. Un tagad ir tāda situācija, ka ne tikai TikTok kāds heits ir, bet jau tur saka to kaut kādas paziņas. Tā kā ne draugi, bet paziņas tur runā viens ar otru un saka, tu dzirdēji, tu redzēji to video, kā tur Kaspars, viņam sakāpjas galvā, ka viņš tā kā neņems darbā tos, kas pat pīpē, blā, blā, blā. Un tad tu saproti to, cik traki ir, jo man agrāk likās, ka alkoholiķi ir tā grupa, kas kā visvairāk trako, kad viņus aizskar, bet nē, izrādās tomēr pīpētāji. Un es arī, es tiešām līdz galam nesaprotu, man nav nekas par pīpētājiem, pīpēm vienkārši, ne manā klātbūtnē, bet tas, ka es taisu uzņēmumu, un es noteikti esmu tiesīgs izvēlēties, kādi cilvēki būs manā uzņēmumā, bet cilvēki to nesaprot. Galvenokārt nesaprot tie cilvēki, kuri tāpat pie manis nestrādātu, ne viņiem interesētu, tas ne mani interesētu viņus kā darbinieks ņemt, dēļ citām viņa īpašībām, ne jau tikai dēļ tā, ka viņi tur pīpē un dzer. Bet jā, visvairāk kārdās tie cilvēki, jo viņiem sāp, ka viņi nav kaut kam piederīgi. Un tā kaut kā, tas tā interesanti. Bet ir ļoti daudz pozitīvais, esmu tiešām priecīgs agri celties, vēlu strādāt, maukt, priekš kaut kā, kas ir mans, un es tiešām zinu to, ka man būs spēcīga komanda, kura man varēs palīdzēt. Līdz ar to es arī viņiem varēšu palīdzēt, un mēs būsim labākā digitālā mārketinga aģentūra Latvijā. Tā kā sekojiet, saglabājiet šo video, jo pēc pāris gadiem varēsiet atsaukties uz šo video, ka es teicu, ka mēs būsim labākā digitālā mārketinga aģentūra Latvijā, un tad tas arī piepildīsies. Čau!